Par rakstniekiem runājot vēl, man ir tāds stāsts, ko pastāstīt īsi. Tas bija kādā 2007. gadā, sen atpakaļ. Es braucu uz Mjanmu, kas toreiz vēl, un tagad jau atkal, bet toreiz arī vēl bija diezgan aizslēgta valsts, kur iebraukt ir grūti un bīstami, un tur valda militāra diktatūra. Un aizpildot to vīzas pieteikumu anketu, tur bija ailīta profesija. Un es, lai gan es braucu kā žurnālists, es braucu no žurnāla Rīgas laiks, lai uzrakstītu rakstu par latviešu budistu arhibīskapu, kurš nomira Mjanmā pirms 70 gadiem. Un es negribēju rakstīt, ka es esmu žurnālists, jo man likās, ka varētu būt nepatikšanas, vai nu man sekos, vai vispār neielaidīs. Bet īpaši melot arī negribējās, es uzrakstīju rakstnieks. Un toreiz man tas likās mazliet tā kā pievilkts aiz matiem, kā tas rakstnieks, es jau tikai kaut kādus, ko tad es tur rakstu, tādus sīkumus vien. Bet rakstnieks tas skan tā kā svarīgi un smalki. Pēc tam jau tajā Mjanmā iekšā tiekoties ar cilvēkiem, runājot ar jauniešiem, kad viņi man prasīja, kas es esmu, no kurienes es esmu, kas es esmu, ko es daru, es vienā brīdī atbildēju, ka esmu DJs, kas arī nav melots. Un izdzirdot to, ka es esmu DJs, es saņēmu tādus sajūsmus un atzinības, un man gāja līdzi un piedāvāja palīdzēt un vadāja visu kaut kur. DJs tur Mjanmā bija svarīgākais cilvēks sabiedrībā, vismaz jauniešu izpratnē, un nebūtu nekāds rakstnieks. Un otrs stāsts ir par to, ka vienā brīdī es sapratu, ka pirmkārt angļu valodā, kas ir mūsdienu pasaules valoda, un šodienas pasaulē par rakstniekiem, jeb par writeriem, tas bija tad, kad es piereģistrējos LinkedInā, zināt to sociālo tīklu, kur reģistrējas profesionāļi, kas vai nu meklē darbu, vai nu lielās ar to, ka ir dabūjuši darbu. Un tur es es aprakstīju apmēram, ko es daru dzīvē un kas es esmu. Un man sāk pienākt dažādi piedāvājumi, darba sludinājumi un meklē rakstniekus. Es domāju, gan. Izrādās tur meklē tos, ko sauc par content creatoriem, kas raksta sociālajiem tīkliem, reklāmām, dažādiem mārketinga tekstiem, fejkajiem blogiem. Atsakot, veidot tēlu kādam, rakstot viņa vietā, aizpildot to ar tekstu. Un rakstnieks ir viena no pieprasītākajām profesijām šobrīd pasaulē. Arī par to es gribētu, lai runātu mūsu nākamā dalībniece saruna, Aiva Rozenberga, eksperte komunikācijas, publiskās diplomātijas un dažādos citādos ar rakstīšanu un tēla veidošanu saistītos jautājumos. Lūdzu. Sveiki, labdien! Vispirms es gribētu apsveikt pirmā Rakstvēlu festivāla visu radošo komandu. Man liekas, tik brīnišķīgi organizēts notikums. Noteikti dižkoku valodā runājot kļūs par dižu festivālu pēc varbūt ne gadiem 100, bet jau daudz agrāk. Tā kā paldies jums visiem, paldies par uzaicinājumu. Es domāju, ka es turpināšu jau no iepriekš runātā un sākšu ar vēstuli. Vēstule, protams, ir saņēmējs, ir rakstītājs, ir šī divvirziena kustība, ir emocijas, dialogs. Un kā neviens runātājs šodien atceras pirmo grāmatu izlasīto un dažādas šīs bērnības atmiņas saistībā ar rakstniecību agrajā posmā, es gribētu atcerēties savu pirmo vēstuli. Tātad mana debija epistolārajā žanrā bija apmēram 4-5 gadu vecumā, sastāvēja no 6 vārdiem, ietvēra jautājumu par saņēmēju, kā teikt, šodien labbūtību, ietvēra atbildi par to, kā tad klājas man pašai. Un visa šī garā teksta būtība bija ļoti konkrēta, precīza, izsmeļoša un, es domāju, skaidri
kā saka, akcentēta. Tātad šīs vēstules saturs bija tāds, un es citēju: kā tev iet? Man iet labi. Punkts. Aiva. To es rakstīju manai tantei uz Ameriku, jo, protams, Amerika tobrīd bija kaut kāds tāds sapņu tēls, lai gan saistīts ar mūsu radiem, bet tomēr, cik svarīgi jau no agras bērnības bija šī apziņa, ka tev ir jābūt dialogā pat ar kādu, kas ir ļoti tālu no tevis. Un piedevām ir iespējams veidot ļoti personisku saikni. Es jau varētu pārcelties tagad ar tādu milzu lēcienu jau uz sabiedrisku attiecību dzīvi. Šķiet, kā jau mēs arī dzirdējām no iepriekš runātā, ir svarīgi, lai ir šī personiskā saikne, lai ir dialogs, un lai mēs patiesi piedomājam par to, kurš tad saņems. Pat ja tas kurš ir it kā nenosakām cilvēku kopa, bet un tomēr tas vienmēr ir arī konkrēts cilvēks. Un, ja mēs mākam sarunāties ar konkrētu cilvēku, iespējams, mēs pratīsim sarunāties arī ar plašāku cilvēku kopu. Bet tas vienmēr ir jautājums, risks un nezināmais, jo pat, lai cik tev šķiet tu būtu rūdīts, nekad tu nezini 100%, vai tā būs, vai tā nebūs, vai šodien lietus traucēs arī saņēmēja noskaņojumam un kāda būs pretreakcija un tā tālāk. Otrs, ko mēs dzirdējām, ir par anonimitāti. Lai kā uzņēmumam kāds rakstītājs būtu viņa kolektīvā, vai tas nāk vai iet, no tā nevar ciest iestādes vai uzņēmuma tēls. Un šeit es šajā brīdī gribu varbūt iezīmēt dažas atšķirības. Skaidrs atšķirības no tā, kas ir klasiskai rakstniecībai un sabiedriskajām attiecībām. Un viens pats, man liekas, manā prātā iespējams lielākais mīts ir par to, ka rakstnieki ir introverti. Es gribētu šeit tā kā izvirzīt provokāciju un teikt, ka iespējams sabiedrisko attiecību cilvēks savā būtībā ir vēl lielāks introverts. Un kāpēc? Lai arī šim sabiedrisko attiecību darbiniekam ir jānodrošina saikne, šī dzīvais dialogs ar kādu nosacītu otru pusi, tomēr tajā pašā laikā viņš ir anonīms, jo vai viņš nāk vai iet, uzņēmums vai iestāde no tā nevar ciest. Tātad es domāju, ka tas, kurš rakstnieks, kurš raksta, viņš tomēr apzinās manu dzeju vai raksta darbu, kāds izdos, to lasīs iespējams mazāks vai lielāks skaits cilvēku, un visi sapratīs, kāds ir mans izteiksmes veids, un tas ir mans personīgs ar manu parakstu apakšā, kaut vai tas būtu pseidonīms, bet tomēr tas ir tavs. Ja tu esi sabiedrisko attiecību cilvēks, nevienam patiesībā neinteresē tavs personīgais viedoklis, tavu personīgā izpausmes, teiksim, stilistika, interesē tas, kāds ir kopējais rāmis, kāda ir misija un vajadzība iestādei uzņēmumam, kāda ir kopējie standarti, vai tu tiem atbilst vai nē, vai tu tajos iekļaujies vai nē. Es lasīju iepriekš, kāds bija izteicies, es ļoti atvainojos, ka es neatceros šobrīd, kurš tas bija no rakstniecības saimes, ka labā rakstu darbā ir vajadzīga šī iekšējā pretruna. Sabiedriskajās attiecībās, un es šeit nodalu no reklāmas, nekāda iekšējā pretruma pat nedrīkst būt. Ir jābūt visam skaidri pateiktam, nedrīkst būt doma par to, ka to varētu interpretēt šādi, citādi vai vēl trešādi. Ir vienmēr ļoti precīzai jābūt valodas veidam un formātam. Nu labi, iesim tālāk. Kas tad vēl ir tas, kas iegrožo? Es biju izvirzījusi savai uzstāšanās reizei tādu virsrakstu, kurš ietvēra sinonīmus no tā, kurā ir iegrožots katrs sabiedrisko attiecību darbinieks, kuram jāraksta tā saucamās preses relīzes, lai cik jocīgs nosaukums tas nebūtu, paziņojums presei, plašsaziņas līdzekļiem, dažādi to sauc.
Bet tajā ir ļoti skaidra struktūra, un arī vārdu krājums ir zināmā mērā ierobežots, vai tas patīk vai nepatīk. Mēs par to varam daudz debatēt, bet tā tas ir. Un tāpēc tas joks kādreiz man pašai ikdienā ir, ko jaunu es vēl varu pateikt, kādu darbības vārdu izvēlēties. Un es nosaukšu dažus no sinonīmiem. Tātad sacīja, teica, stāstīja, pastāstīja, informēja, akcentēja, uzsvēra, pauda pārliecību, izteica pārliecību, bija pārliecināts un tā tālāk. Te es nosaucu tikai dažus, kas varbūt ir tajā ikdienas preses relīžu valodā visbiežāk sastopamie, ar ko sāks katra rinkopa vai beidzas katrs citāts. Liktos, vai šādi groži, un man liekas, ka groži ir diezgan tāds labs vārds sabiedrisko attiecību darbā, kas to raksturo, atkal vai tas patīk vai nē, par to, ka ir zināms valodas rāmis, noteikuma rāmis, tātad reglaments. Sākot no tā, kā tu izskaties, ko tu valkā, vai kāds ir šis kopējais tēls no tā kopuma. Kā tu uzvedies arī ārpus darba laika. Un tātad šis patiesībā arī nosaka to, ka tev ir divas atbildības. Tu esi dubult anonīms, it kā nesot sevis paša vārdu. Bet tev ir arī dubulta atbildība par to, kāds ir iestādes vai uzņēmuma tēls, jo, lai ko tu izdarītu, no tevis visvairāk var prasīt to atbildību. Pat, ja tu tam nebūsi stājis klāt šai kādai reizē, kas tiek apspriest, gadījumam, kas tiek apspriests, bet, ja ir nepieciešams, tas jau ir tā kā arī politikā zināms paņēmiens, ja ir kāda problēma, norakstam to visu uz komunikāciju. Un vienalga, tas ir tāds komunikācija vispār. Un ja mēs šķetinātu tā konkrētāk, tad būtu daudz interesantāk. Bet šī dubultā atbildība, kas tev ir jānes. Preses relīzes pats kā formāts, šis īsformāts, apmēram 1 lapuses garš teksts. Mēs zinām, ka pirmā preses relīze, tā vismaz ir pieņemts uzskatīt, ir tapusi 1906. gadā pēc dzelzceļa negadījuma Atlantas pilsētā Amerikā. Un to mēs varētu arī dēvēt par krīzes komunikāciju, kad atbildīgais no dzelzceļa sasauca žurnālistus kopā, lai informētu par notikušo un arī izplatīja tekstu, kas stāstīja par to. Tas ir pirmais šāds gadījums, iepriekš tika mēģināts noklusēt šādus nelaimes gadījumus. Jāsaka tā, ka preses relīzē, tātad tie, kas darbos šajā jomā, labi zina, tātad noteikums ir datums, virsraksts, kas pasaka galveno, tad seko ievada rindkopa, titula rindkopa, kas tiešām ļoti īsi, tā kā jūs it kā klausītos radio ziņās pārsteigumos, kas tad tiešām, kas kur kad ir noticis, tad seko rindkopa, kas paskaidro plašāk vai sniedz papildus datus par to, kas ir tātad paziņots, un tad ir kāda pārstāvi citāts, vai pat 2, ja tie pārstāv dažādas aspektus no šī gadījuma, un noslēdzošā rindkopa par pašu projektu vai iestādi un kontakti. Kontakti, jā, ar tavu vārdu un uzvārdu, bet iespējams, ka teksts vienmēr nebūs līdz galam bijis tavs teksts un tikai. Iespējams, tas ir kompromiss ar vadību. Iespējams, jā, tas ir tavs teksts, to saņēmējs nekad līdz galam neuzzinās. Tātad tas ir par šo it kā personisko un anonīmo un par dubulto atbildību. Tas ir arī interesanti, bet pie tā paša gadījuma varētu tā tēlēni tagad jūs lūgt iztēloties par šo pirmo preses relīzi, kāda ir tātad skaidra atšķirība starp sabiedriskajām attiecībām un starp rakstniecību klasiskajā izpratnē. Ja mēs iedomātos, ka uz šo nelaimes gadījumu atspoguļošanu būtu uzaicināti nevis bariņš žurnālistu, bet rakstniecības pārstāvi, rakstnieki, dzejnieki, filmu scenāristi, un viņiem šie paši fakti būtu izklāstīti un lūgts tagad tādā darbnīcā, kā šodien,
uzrakstīt savu versiju par notikušo. Tas būtu ārkārtīgi interesanti. To tagad šādu metodu bieži izmanto arī pilsētas savu tēlu veidošanai, un mēs redzam ļoti daudz filmas, kur kāpēc viss notiek vienā konkrētā pilsētā, ļoti uzsvērti, vai kādā konkrētā valstī un tā tālāk. Tas katrā ziņā ir tāds labs salīdzinājums starp to, kas sabiedriskās attiecības un kas būtu klasiskā rakstniecība. Laimīgs tas sabiedrisko attiecību darbinieks un arī, es domāju, reklāmists, kuram atrodas īstie kodola vārdi. Es apzināti nesaku atslēgu vārdi, kā ir pieņemts teikt, kodola vārdi. Vārdi, kas, protams, vienā nozīmē pasaka, kas ir centrālā jēga šim tekstam, kas ir tā galvenā būtība. Bet arī otra daļa šim kodolvārdu jēdzienam, kā es šodien to noformulēju, ir tas, ka šie vārdi nes tādu iekšēju dinamiku, iekšēju spriedzi, deksmi, kas tev uzjundīja emocijas, kas izsauc tavu reakciju, kas tevi iekustina kā saņēmēju informācijas, kā klausītāju, skatītāju, un pamudina uz rīcību. Tas, protams, ir arī tumšā puse šim kodolvārdam, šim vārdam, kas nes milzīgu jaudu, ir devalvācija. Stipru, spēcīgu vārdu devalvācija, ko mēs nereti redzam gan reklāmā, gan sabiedriskajās attiecībās, piemēram, vārds spēks, kas ir tik ļoti bieži devalvēts. Lai pārdot labāk maizīti vai stāstīt par ikdienas darbiem un nedarbiņiem, mēs ļoti bieži, diemžēl jāsaka, šajā profesijā mēdzam devalvēt šos kodola vārdus. Ir labi tad, ja gan rakstītājs, gan saņēmējs to saprot kā spēli. Un tajā gadījumā mēs dzirdējām par to, kā reklāmas jomā tas notiek bieži. Un tad tā tiešām iespējams jūs abas puses iegūstat no tā, jo kā bērns spēlējoties sevi attīsta, arī pieaugušo pasaulē mums nevajadzētu aizmirst spēlēties. Un spēlēties domājot. Un, ja mēs domājam līdzi, ja mēs to pieņemam kā spēli, tad šķiet, šie kodola vārdi nezaudē savu spēku. Apzināti lietoju šo spēka vārdu vēlreiz. Es gribētu vienkārši aicināt jūs, domājot par sabiedrisko attiecību, cilvēku darbu, šo ņemt vērā, un lai sevi nesalaustu šajā profesijā un paliktu jūs kā personība, turpināt brīnīties par vārdiem. Iet pa ielu, ieraudzīt kādu vārdu un vienkārši brīnīties par to. Atceros, reiz braucu tramvajā un braucu garām veikala kāda izkārtnē, bija rakstīts durvis. Un man bija tā absolūta atklāsme par vārdu durvis. Es gāju mājās, pētīju vārdu izcelsmi un tā tālāk, un aizgāju ļoti tālu un dziļi. Un tas man sniedz milzīgu prieku un tās dienas gandarījumu par šo brīnumu, par vārdu durvis. Un tāpēc es aicinu mūs visus turpināt brīnīties. Un tikpat labi, lai mēs būtu rakstnieki vai nebūtu rakstnieki, mums ir tiesības un iespējas arī savus jaunvārdus izdomāt. Kaut vai savai ģimenes lietošanai vai draugiem. Un, kas zina, varbūt tie aiziet tālāk, bet tā jau ir cita cilvēka darīšana. Un tāpēc, lai rosinātu tagad jūs domāt, vai jums tādi jauni vārdi ir savā pūrā, vai jums tādi taps, es padalīšos ar 3 vārdiem, kas man pēdējā laikā ir ienākuši prātā. Viens vārds ir, mēs te fotografējāmies pirms tam pie rakstivāla karogiem un zīmola, un kāds teica, nefotografē mani no apakšas, lai man nerādās tas otrais zodiņš. Un es sev noformulēju šo fenomenu kā zemzodiņu.
Zemzodiņš, un tad man kādreiz pat aizmirstās, kāds tad bija tas oriģinālais vārds, ko mēs visi lietojam. Otrs vārds ir, tā kā es nevaru lepoties, ka es ļoti labi atceros putnu vārdus un visus varu labi pamanīt, kāda kuram atšķirība. Un es zinu, ka ir tādi dūkurīši, laikam, dažādi tur ir viņiem paveidi, kas nirst ezerā. Un tad viņi iznirst, ārkārtīgi skaisti. Nu, un atkal kārtējo reizi nevarot atcerēties īsto vārdu, es domāju, ka viņš būs nirnītis. Nirnītis, jo viņš skaisti nirst un vispār skaists un ītis, tas vienmēr piedod tādu mīļu attieksmi. Tātad man ir tagad vārds šim putnam nirnītis. Nu, un trešais, kas arī olimpiādas laikā ir tā kā diezgan aktuāls, mēs visi uztraucamies, nu jā, dīvāni eksperti, ko te jūs te kritizējat, paši sēžas dīvāni, neko nedara, nesporto un tad kritizē sportistus. Un manā prātā tā attieksme, tas pēkšņi nāca vārds dīvānītis. Nu, mēs visi zinām dīvainītis, kas ir latviešu valodā dīvainītis. Nu, man ir tāds dīvānītis tagad prātā. Nu tā kā tie ir 3 mani vārdi. Un es aicinu jūs padomāt par 3 saviem jaunvārdiem. Un droši vien, ka uz šīs nots es arī beigšu. Neviens mums neliedz būt mums pašiem, lai kādā profesijā mēs arī atrastos. Paldies jums! Paldies!